Vai tavs dators ir palicis pārāk lēns? Ja tā, tad te ir viena lieta, kas tev noteikti ir jāizdara. Šis būs Windows lietotājiem. Nospiežam Ctrl, Shift un Escape un parādās uzdevumu vadības panelis. Tālāk šeit ir Startup Apps, jeb programmas, kas startējas kopā ar datoru, un te mēs redzam garu sarakstu ar dažādām lietām. Man bija situācija, kad man bija dators lēns, domāju, kāpēc, paskatījos šeit, un izrādās, ka ir 20 dažādas programmas, kuras startējas kopā ar manu datoru, un manās programmas vispār nav vajadzīgas, bet tas man datoru padara lēnu. Tad, kad es šo izslēdzu, tad šīs problēmas arī ar ātrumu pazuda, jeb lēnumu. Tad, ja mēs paskatāmies konkrēti uz šo sarakstu, mēs varam redzēt informāciju. Tad pirmais ir kaut kāds streaming servis. Tas startējas sākumā. Es to izslēgšu laukā, jo man nevajag, lai datoru kopā startējas šis, ja vajadzēs to pats ieslēgšu. BitTorrent Web, es to izslēgšu laukā. Tālāk CSX process, to izslēgšu laukā. Tālāk Copilot, tas jau ir izslēgts laukā. Desktop updaters, to izslēgšu laukā. Tad, būtībā, es ieteiktu pat visu izslēgt šeit laukā, visu izņemot vienu lietu. Tā viena lieta būtu drošības lietas. Ja tu redz kādu drošības lietu, teiksim Windows Defender, es viņu turētu ieslēgtu, bet vispār jau vienkārši izslēgtu. Un tad uztaisīt pilnīgu restartu. Kad restarts ir uztaisīts, tu pasies, vai tā programmas labi strādā. Ja tev viss labi strādā, tad perfekti tā ir, lai paliek, ko tev vajadzēs, to pats ieslēgs. Ja gadījumā ir kaut kāda spēle vai programma, kurai vajag kādu no grafikas rīkiem, kur startējas sākumā, tad tu vienkārši to varēsi zināt pēc tā, ka tā programma vienkārši nestrādā. Tad tu vienkārši varēsi startupā atkal ieslēgt šo iekšā un dzīvot mierīgi tālāk. Bet slēdz iekšā tikai tās lietas, kuras tu zini, ka tev vajag.